Sveiki, dāmas! 9. sieviešu dienas rallijs ir klāt, un kā katru gadu ir ieviests atkal jauni jauninājumi, lai rallijs būtu interesantāks un, protams, kā katru gadu savādāks. 3 dienas pirms starta jūs saņemsiet gidu, kurā atradīsies starta norises vietas plānojums un informācija par ierašanās laikiem. Lūdzu, dāmas, to ievērojiet! Ierodoties starta norises vietā, pirms iebraukšanas, tajā jūs sagaidīs tehniskais cilvēks ar karti, kurš jums norādīs, kurā sektorā jums ir jānovieto automašīna. Uzsveram, ka sektori būs norādīti arī gidā. Piebraucot pie sektora, tur jūs sagaidīs tehniskais darbinieks, kurš jums ierādīs vietu. Pēc auto novietošanas jums jādodas uz reģistratūru. Reģistrācijā saņemsiet visus nepieciešamos materiālus. Rallija kontroles karti, quest.lv spēles noteikumus, parakstīsiet drošības vaiveri. Tās ekipāžas, kas nebūs vēl saņēmušas numuru, to varēs saņemt reģistratūrā. Aicinām vēl vienreiz noskatīties uz TV ekrāniem rallija video. 15 minūtes pirms noteiktā starta laika ekipāžai pilnā sastāvā jāatrodas automašīnā un pēc tiesneša uzaicinājuma nekavējoties jādodas uz startu. Startu jums dos tiesneši, lūdzam ievērot tiesneša norādījumus. Oficiālais starta laiks 10:00 un ekipāža izbrauc ik pēc 30 sekundēm. Atceramies, dāmas, kad izbraucot maršrutā, ievērojam visus ceļu satiksmes noteikumus, kā ir pieņemts. Mani sauc Kristaps, pārstāvu kompāniju Mapon, un šodien jums pastāstīšu par GPS sistēmām, ko izmantosim sieviešu dienas rallija laikā. Sacensību norises kontrolēšanai un koordinēšanai, kā arī ātrumu un maršrutu uzraudzībai. Lai veiksmīgi mēs jūs uzraudzītu, būs nepieciešams viedtālrunis, kuram ir Android vai iOS operētāja sistēma. Atkarībā no jūsu operētāja sistēmas, no Google Play vai no App Store, tiks nolādēta aplikācija Posītrack. Kad aplikācija veiksmīgi būs ielādēta jūsu viedtālruņos, 3 līdz 4 dienas pirms pasākuma norises organizatori jums izsūtīs pieejas kodus. Veiksmīgai aplikācijas darbībai pasākuma laikā ir nepieciešams mašīnas lādētājs priekš telefonu un patstāvīgs interneta pieslēgums. Vienīgais, par ko jums jārūpējās sacensību laikā, lai aplikācija patstāvīgi būtu ieslēgta un mēs redzētu jūsu precīzi atrašanās vietu un ātrumu, nekādas citas darbības ar aplikāciju jums pasākuma laikā nebūs jāveic. Rallija lielākais jaunums – quest.lv spēle. 10 ekipāžas pirms starta līnijas dalībnieces saņems spēles noteikumus, karti, atbilžu lapu un leģendu. Dalībnieces no tā brīža varēs sākt plānot savu maršrutu. Spēle sastāv no 40 uzdevumiem, par kuru izpildi var saņemt maksimāli 55 punktus. Spēles mērķis – pildot uzdevumus brīvi izvēlētā kārtībā, ierobežotā 90 minūšu laikā iegūt maksimālo punktu skaitu. Quest.lv spēles laiks 90 minūtes. Netiek iekļauts kopējā rallija vērtēšanas laikā. Spēle ilgst 1 stundu 30 minūtes. Nevēlāk kā 90 minūšu laikā komandai pilnā sastāvā jāierodas posma finišā, vieta tiks norādīta kartes un spēles atbilžu lapā, jāatzīmējas pie laika tiesnešiem, jānodod spēles atbilžu lapa quest.lv tiesnesim, jāsaņem kontroles kartēs zīmogs un jāsaņem no viņa nākamā posma leģenda. Jāpamet finiša teritorija. Katrs quest.lv ekipāžas iegūtais punkts tiek pārvērsts par 1 minūti. Šis laiks tiks atņemts no rallija kopējā vērtējuma laika. Šī gada rallija jauninājums ir tāds, ka rallija žurnāla vairs nebūs, bet jūs saņemsiet aploksni, no tiesneša aploksni, kurā būs jau iekšā paslēpta tradicionālā rallija leģenda, pēc kuras jūs arī virzīsieties un lai nokļūtu nākamajā punktā, jūs atkal saņemsiet nākamo rallija leģendu. Tāpat arī tiks aploksnēs jums doti
rallija uzdevumi. Tātad dalībniecēm, kas pirmo gadu brauc rallijā, pievērsīsim uzmanību rallija leģendai. Leģenda sastāv no ceļazīmēm, bultiņām, bildēm un tabuliņas, bet mēs pievērsīsim uzmanību tabulai. Tātad tabula sastāv no 5 ailītēm. Pirmā ailīte apzīmē totāli vai kopā, būs kopējais nobrauktais attālums. Otrā ailīte apzīmē no līdz nākamajam krustojumam vai objektam. Ja? Trešā ailīte krustojuma konfigurācija un virzienu, uz kuru jābrauc. Tās ir, skatieties pēc tām bultiņām. Ceturtā ailīte papildus informācija, ja ir kaut kas neskaidrs. Dalībnieks vadoties pēc leģendas apmeklēs 3 kontrolpunktus. Katru nākamo kontrolpunktu leģendu saņemsiet pēc uzdevuma izpildes. Iespējamie sodi. Ja kontroles kartē nav saņemts kāds zīmogs, komanda par katru neesošo zīmogu saņem soda laiku 60 soda minūtes. Par katru ātrumu pārkāpumu signālu saņemšanu komanda saņem sodu laiku 10 soda minūtes. Par ātrumu pārkāpumu, kas ilgāks par 2 minūtēm, ekipāži saņem diskvalifikāciju. Par 4 un vairākiem ātrumu pārkāpumu signāliem komanda saņem diskvalifikāciju. Par tīši izslēgtu navigācijas ierīci komanda saņem soda laiku 60 soda minūtes. Ja dalībnieču kartiņa nav fiksēta pie laika tiesneša, komanda saņem diskvalifikāciju. Par neiekļaušanos maršruta kontrollaikā, kas ir 7 stundas, komanda saņem diskvalifikāciju. Par neesošu LMT straumi atbildi komanda saņem soda laiku 1 soda minūte. Dalībnieku rezultātu veido trasē pavadītais laiks no quest.lv spēles finiša līdz finišam Rīgā. Ārā tiek reiķināts kontrolpunkts 1 un kontrolpunkts 3. Pavadītais laiks uzdevuma pildīšanai. Šajos kontrolpunktos esošās rindas rezultāts neietekmēs. Quest.lv spēles 1. kontrolpunkts un 3. kontrolpunktā iegūtie punkti tiks pārvērsti minūtēs un sekundēs. Kopējais iegūtais laiks tiks atņemts no trases pavadītā laika. Saņemtās soda minūtes, ja tādas ir par ātrumu pārkāpumiem, saņemtās soda minūtes, ja tādas ir par neesošiem zīmogiem, saņemtās soda minūtes, ja tādas ir par quest.lv laika ierobežojumu pārkāpumu, saņemtās soda minūtes, ja tādas ir par neesošu vai nepareizu LMT straume atbildi. Novēlu dalībniecēm pavadīt lielisku dienu, lai labāk saprastos un labāk tas viss noritētu, sekot līdz tiesnešu norādēm. Tiekamies katru gadu Balītē, Modes un izklaides centrā Rīga Plaza.